Jā. Tagad, jā, decembris ir tāds, kuram ir tāds saspringtāks mēnesis, kādam varbūt mierīgāks, bet būtībā ir jauki apzināties tos ieradumus, varbūt domāšanas patērnus, kas izraisa papildus to trauksmi, un tad, lai tas jaunais gads iesāks ar tādiem ieradumiem, domāšanas patērniem, kas vairāk radītu to harmoniskāku vidi. Un, jā, un par to būs šīs dienas seminārs. Būs iespēja tad par tiem rokrakstiem un arī neirografiku varēs mazliet pavisam ļoti īsi iepazīties, jā, iepazīties un vienu tādu ātru metodi izmantot, lai varētu dabūt to emocionālo stāvokli, kas ir iekšā uz papīra. Jā. Tad esmu Raisa, esmu coach, esmu arī neirografikas speciāliste. Neirografika tas ir emocionālo stāvokļu izzīmēšana, arī mērķu plānošana, attēlošana grafiskā veidā. Ja? Tad ir, esmu arī grafoloģi, mācījos pie Anitas Milleres. Tas ir par rokrakstu analīzi. Esmu apguvusi arī cilvēku tipus. Tā būtu sociālnika, arī enneagrammu, un arī esmu mācījusies arī Baha ziedu terapiju, tas ir Baha ziedu esences. Tad mūsu tēma ir, ko tas rokraksts stāsta par tavu noslodzi un iekšējo ritmu. Būtībā, kas ir grafoloģija? Es aicināšu čatā uzrakstīt, pakustināt vēl, pirkstus iesildīt, uzrakstīt viennieku, ja tev ir kādreiz veikta rokraksta analīze, divnieks, ja ir zīmēta neirografika, un trīnieks, ja ir veikta gan grafoloģija, rokraksta analīze un arī zīmēta neirografika. Jā, tad skatos, ka pagaidām trīnieks nevienam nav, tad būtībā būs interesanti. Tad sanāk visiem būs interesanti, būs kaut kas jauns. Jā, tad man prieks par šo. Un, jā, tad pirms mēs sākam, tad aicināšu uzrakstīt, paņemt tad A4 formātu lapu un nolikt viņu nevis vertikāli, bet horizontāli, jo vajadzēs uzrakstīt tekstu tā, lai viņš ietilptu vienā rindā. Ja, tāpēc ņemt horizontāli. Un pirms sākam, tad augšējā, labajā vai kreisajā, kurš ir mīrāks stūris, uzrakstīts, kāds enerģijas līmenis man ir šobrīd. Ja viennieks nozīmē pilnīgi izsīkumu, bet desmitnieks tā kā pilnu spēku, pilnu jaudu. Lūk. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad dotu jums laiku uzrakstīt uz lapas šo teikumu, ko redzat zemāk 2 reizes. Viena reize, kā jūs vienkārši, kā jūs ikdienā rakstat, ja? Ātri, lēni, vienalga, ja? Un tad apakšā vēlreiz to pašu teikumu. Tad jāuzraksta ar pilspalvu. Baiba dodas uz Bausku, komats, kur satīs draudzeni, komats, ko pazīst. Tāds interesants teikums, bet tur ir akcents uz tiem burtiem. Nu, lūk, un tad tālāk būs pēc interesantākais. Būs, tad noņemšu 4. Te būs iespēja paskatīties, ir tāds izdegšanas sindroma parametrs, ko var ieraudzīt rokrakstā. Un tad to teikuma daļu, kur ir Bauska dodas, Bausku kur un draudzeni ko pazīst. Tur, kur ir komats, ja? Tad tās 2 vietas, kur ir komats. Tad ir svarīgi paskatīties, kur tas komats atrodas. Ja tas komats atrodas tuvāk tam pēdējiem vārdam, aiz kura tieši vajadzētu būt tam komatam, tad viss ir labi,
jā, tad ir zaļais signāls, kad ir veselīga noslodze, teiksim, ja. Tad, ja tas komats ir tuvāk otrajam vārdam, ja, piemēram, šajā gadījumā bausku, kur un vārdam, kur, tas ir tuvāk. Tas ir jau sarkanais karodziņš, kad, nu, izdegšana ir jau klātesoša, ir pārāk liela tā noslodze. Un tad jau, nu, nevis jau jāsāk, bet, nu, tur jau jārīkojas, ja. Tur, kur ir jāsāk jau domāt, tas ir tad, kad ir tieši pa vidu. Ja, tas ir oranžais brīdinājums. Ja te bija sarkanais signāls, te jau oranžais brīdinājums, kad jāsāk vairāk sevi cienīt, mīlēt un domāt, kādi paradumi veicina to, kur varētu veicināt veselīgāku attieksmi pret sevi, jā, tad par to noslodzi. Lūk, nu, es ceru, ka lielākā daļā ir zaļais vai tur oranžais, jā, un tas sarkanais tomēr. Nu, ja ir, tad tagad būs Ziemassvētki, un tad es cerēsim, ka jaunajā gadā būs iespēja par jauniem paradumiem, ieradumiem. Tā, un tad nākamais, ko var pētīt tajā tekstā, ko uzrakstiem, tur ir vairāki vārdi, i-burts un i, jā, Baiba satiks, draudzeni pazīst. Un tad ir paskatīties, kā tika, vislabākais ir tad, kad ir i-burtiņš ar punktiņu. Šeit tā kā piemērā nav, ja? Te ir parasti visas svītras ir, un ja ir nevis punktiņš, bet svītras uz i-burta, vertikālās svītras, tas ir liecina par stresu. Un šeit var papētīt, kā tas, no kurienes nāk tas stress, un piemēram, pirmajā variantā, tad, kad ir, tā ir svītriņa punkta vietā, bet viņa precīzi ir virs i-burta, ne pa labi, ne pa kreisi novirzās. Tas ir tāds, jā, ieildzis, tāds sasprinzinājums, tāds. Un pagaidām nav noteikts rašanas iemesls, tāpēc, ka cilvēks sevi tur, un tā kā cenš to neizrādīt, bet rokrakstā tas uzrādās. Tad rekur otrajā variantā, kad ir stress darbā, tas sanāk tad, kad tā svītriņa ir uz labo pusi. Darbā kādu citu cilvēku rīcības dēļ tas radies stress. Tad ir tā, ka ja tur ir nevis svītriņa, bet punktiņš, un viņš arī ir pa labi, tas sanāk cilvēks vairāk dzīvo nākotnē. Viņš varbūt skrien kaut kādiem notikumiem pa priekšu, bet viņš nav tik ļoti klātesošs, viņš vairāk iet tā kā uz nākotni. Trešais variants ir stress, ko ir izraisījuši paša cilvēka rīcība. Tas ir tad, kad tas svītriņa ir uz kreiso pusi. Ja tā nav svītriņa, bet tas ir punktiņš, tas nozīmē to, ka cilvēks vairāk dzīvo pagātnē, viņš ieciklējas kaut kādu notikumu, kas viņa notur tajā pagātnē. Ceturtais variants ir tad, kad tā svītriņa ir diezgan augstu, un tad ir pa labi. Ja, tad tā ir izklaidība. Tas ir punktiņš, tad tas ir atmiņas. Nav tik laba atmiņa, bet tas ir izklaidības dēļ visdrīzāk. Bet tur jāskatās ir pārējie burti, bet jā, tad izklaidīgums. Un 5. variants, tas jau ir tad, kad jau ir varbūt tur sarkanais signāls par to noslodzi. Tad ir tad, kad ir svītriņa punkta vietā un i-burtiņa, ja ir savienojuma lociņš, tas būtu kā šeit, ja, un ja viņš ir ass, tā ir slēptā agresija, pasīvā agresija, tas ir apspiestas dusmas, un tad augsts stresa līmenis. Lūk. Es ceru, ka jums ir smuki i-burtiņi ar punktiņiem, un punktiņi ir, jā, viņi varbūt ir aplītis, ja tur arī ir nozīme, ja ir aplītis, ir radošanas, bet arī varbūt arī savā veidā kāds arī narcisms, tur jāskatās, ja, bet visveselīgi ir tad, kad ir punktiņš, ja, bet lielākā daļā jau ir tās svītiņas, mēs tagad šobrīd dzīvojam tādā laikmetā, kad stress mums ir, var teikt, ikdiena. Lūk, un tagad šobrīd būs iespēja paskatīties uz ieradumiem domāšanas patērni, kas var veicināt izdegšanu. Tad pētīsim nākamos burtus. Vārdā B, tas ir Baiba un Bausku.
papētīt, kāds tas B-burts ir. Šeit ir 2 ovāli, augšējais un apakšējais. Ja šie ovāli nav savienoti pie pamata kātiņa, kur šeit ir tāds brīva vieta, caurumiņš, teiksim, ja, tas ir nozīmē to, ka ir grūti atdalīt darbu no privātās dzīves. Sanāk ir tad, kad uz darbu ņem mājas lietas un mājās darba lietas. Ja? Un ja nav tādas norobežošanas, tās robežas, tad tas var veicināt papildus noslodzi un ilgtermiņā var arī novest līdz arī izdegšanai. Tad ir paskatīties, kad arī B-burts lielais, vaiba, lielais un mazais, ja. Ja ir atvērta apakšējā daļa, tas nozīmē, ka tendēt sevis pārslogošanu, kad neatkarīgi no dažādiem ķermeņa signāliem cilvēks ņem papildus vēl darbus, vēl, un tad vienkārši sevi noslogo. Un, ja tas iezīmēs, tad tas ir rokrakstā, tad tas ir ikdienā klātesoši. Tad ir tāda lieta, kad ir sirdsapziņa attiecībā savu veselību. Tas nozīmē to, ka, ja lielo burtu rakstā un tādu cilpiņu apakšā izveidojas, vai tas ir maziņais, un te ir tāda cilpiņa, būtībā cilpiņa tāda apakšā, tā ir sirdsapziņa, bet tā sirdsapziņa ir tāda, kad es šodien esmu slims, bet es iešu uz darbu. Kā tad citi, es nevaru atstāt savus darbus, es nevaru atstāt savus kolēģus, kā tad viņi tiks galā bez manis? Es esmu slims, bet es tāpat, es tā nevaru. Un tas ir tad, kad, ja vēl ir atvērts, papildus pienākumu noslogo sevi un vēl ir sirdsapziņa, tas ir dubultais sloks ķermenim, mentālajai veselībai. Un tā sirdsapziņa ir tāda, kas viņa vienkārši dzen uz darbu. Jūtas slims, bet tāpat jūs strādāt, jo kā tad es tā? Tad ir tāda, kad ir arī lielais B, pauska, vaiba, un tad ir tāda, ka tie ovāli ir atdalīti. Nevis, ka 13, bet tad, kad viņi ir atdalīti. Kātiņš atdalīts, viens ovāls ir atdalīts un otrs ovāls. Tas nozīmē to, ka tas ir izteikts trauksmes stāvoklis. Ja, un tas būtu pie tā sarkanā signāla. Ja, un es ceru, ka jums tādi nav. Bet, ja pēkšņi parādās, tad tas ir signāls, ka vajadzētu pievērst lielāku uzmanību savu. Tad ir D burtiņi. Vārdā jums te būs dodas draudzeni. Ja. Paskatieties, kādi jums ir D burti. Ja iezīmējās tāds kāds sešnieks tikai uz otru pusi, tas loks pamata kātiņš iet uz kreiso pusi, tas nozīmē to, ka nav apvienots ar savu izglītību vai darbu. Un vēlētos mainīt savu sociālo vidi, un ilgstoši tas arī paņem enerģiju. Tad ir tāds, kad cilvēks vēlas būt perfekts, un viņa D-burts arī tas pats dodas un draudzene. Ja D-burta ovāls ir perfekti apaļš, viņš man te vēl varētu būt perfektāks, es viņu ļoti centos uzzīmēt tādu. Ja viņš ir perfektāts ovāls, tas ir nozīmē par to, ka ir vēlme būt perfekta un perfekciosums, un tas arī dedzina ārā, tāds paradoks dedzina, jo pa lielam nav neviens perfekts un galvenais dzīvo saskaņā ar sevi. Tad vēl ir tā, ka, ja iezīmējās vēl tāda cilpa D burtā, tas ir arī jūtīgums pret sevi, pret savu izskatu. Un tas, ja viņi abi divi kopā, tad tas vēl vairāk sevi tā kā, dedzina. Jo tā pārlieku kritika, jūtīgums pret kritiku, tad vienkārši dažādus notikumus var uztvert mazliet asinātāk. Tad ir tāda, kad jau ir pārlieku liela paškritika un sevis morālā mocīšana. Tas ir tad, kad tie paši vārdi dodas un draudzeni. Ja D burta ovāls ir tāds spits, ja, viņš tāds
viņš varētu būt vēl spicāks, jā, bet te jau ir tāds jau tā kā iezīmējas tāds tā kā sašaurinājums, jā, uz, tā kā teikt, uz asāku leņķi. Un arī te, ja ir cilpa, tad pašā augšā arī tāda cilpiņa, as leņķis tāds veidojās, ja. Un, jā, un tas ir tad, kad persona sevi, tā kā teikt, arī moka, noniecina un šausta, un tas var vest par to, ka, piemēram, ir tagad Ziemassvētki, daudz visādi ēdienas galda sēdas, un pēc tam sāka sevi, ai, kāpēc es ēdu, vai, nu, tur muļķi, kāpēc es ēdu, nu, tādām pasīvā, agresīvā formā sāk sevi noniecināt, un vai pēc tam tur kaut kādas atkarības un sevi sodīt. Ir cilvēki, kas ir fiziski soda ar ļoti striktām diētām, nezinu, varbūt vēl kaut kās visādos veidos, jā, bet ļoti sevi šausta un ne visai veselīgā veidā, jā. Tāpēc no tādiem burtiem būtu jāpievērš uzmanību un vajadzētu viņus citādāk rakstīt. Beigās es jums parādīšu, kā būtu veselīgāk un apzinātāk dzīvot. Tātad ļoti svarīgs elements ir pašapziņa. Un tad jums vārdos tā satiks un pazīst T burti. Un T burta šķērsvītiņa, tā būtu šī. Jāpaskatās, kur viņi atrodas. Indikators ir nākamais burts patskanis, ja, tas sanāk I-burts, ja, jā, un S-burtiņš tur sanāk, ja. Un tas sanāk ir tā, ka tas šķērsviņ jābūt augstāk nekā tas nākamajam burtiņam, tas patskanis, tā būtu vidējā zona, un viņam jābūt augstākam par patskani A-burtu vai O-burtu vai E-burtu, I-burtu. Ja ir zemāk, tas liecina par zemo pašapziņu. Un ja ir zema pašapziņa, tad nav labi. Nav labi, tāpēc, ka viss tas saslēdzas kopā par to pārlieku paškritiku, zemo pašapziņu, tas vēl raisa to stresu, trauksmi, un tas viss veido tādu kamolu, kas noved līdz tai izdegšanai, līdz tam sarkanam signālam. Un tāpēc T-burts tas ir par darba vidi, profesionālo darba vidi, un ja ir zema pašapziņa, tad tas liecina. Es jums vēlams rakstīt to T-burta šķērsvietiņu augstāk, tad par vidējo, nevis pavisam augstu, jā, bet mazliet augstāk, jā. Tad ir, kad šķērsvītriņa, ja labrocis, tad izskatīsies šādi. Tas ir motivācijas trūkums, kad šķērsvītriņa neaiziet līdz galam otrā pusīte te burta kārtiņam. Ja? Tas nenozīmē, ka cilvēks ir slings. Varbūt arī ir, bet varbūt arī nav. Bet būtībā ir tas, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc ir tas trūkums motivācijas. Tas varbūt nogurums. Tas varbūt nav skaidra tā motivācija. Kāds ir mērķis, ja? Tur sīkāk jāpēta, bet būtībā, ja iezīmējās, tas ir tas. Tad vēl ir pie tiem pašiem burtiem vārdiem satiks un pazīst. Tāpat kā D-burta, ja kātiņa iezīmējas tāda cipiņa, tas nozīmē, ka ir jūtība pret kritiku un bailes no kļūdām tieši profesionālajā darba vidē. Būtība ir tā, ka, ja cilvēkam ir zema pašapziņa, šķērsvītiņa zemāk, ir cilpeņa, kātiņa un vēl D-burtiņā ir cilpeņa, cilvēks var baidīties izteikt savu viedokli, var baidīties uzņemties kaut ko, jo baidās no kļūdām, baidās no kritikas, un kā saka, nekļūdās tas, kas neko nedara. Un dzīvot pēc tāda moto, tad ir dzīvē ļoti sarežģīts kaut ko sasniegt, jā, un tāpēc šis nav labs salikums. Bet ar to var strādāt. Tad arī, tāpat kā D-burtā, arī T-burta, ja ir tāds T-burta kātiņš iet uz labo pusi, tas nozīmē to, ka vēlas pārmaiņas savā darba profesionālajā vidē. Varbūt tiešām ir jau viss ir
tas dzīves posms konkrētajā varbūt vidē jau ir beidzies un jāmeklē citas iespējas, un arī rokrakstā tas jau iezīmēs, ka cilvēks ir gatavs pārmaiņām un viņš vēlas, jā. Tad jāskatās, cik liela motivācija un ko var darīt. Tad arī stress var iezīmēties T burtā, ja ir tādi āķīši. Un tas ir saistīts ar profesionālo attīstību. Ja, viņi var būt garāki, viņiem būtu varbūt tasāki, ja, bet pašā augšā T burtiņam tas ir stress, kas arī iezīmēs līdzīgi kā I burtos. Arī, ja ir tā cilpiņa kātiņa, un ja ir tas sāsinājums, tas arī ir tā trauksme, nemiers. Visi tādi āķīši sāsinājumi, viss tas liecina par tādu trauksmu, nemieru. Tad ir tāda interesanta lieta, esmu pamanījis ļoti daudz T burtu raksta šādi. Ja? Tā ir prokrastinācija, bet redziet, ir tā, ka tas ir stress kā dzinējspēks. Traksīties var atlikt darbus uz pēdējo brīdi, un viņam patīk tā enerģija, tāds stress, ko izraisa tajā, ko jāizdara kaut kas pēdējā brīdī, un viņš tas strādā kā dzinējspēks, viņš motivē, un ne tikai motivē rada to pozitīvo adrenalīnu, un cilvēks atliek darbus pēdējā brīdi, bet izdara, bet, tā kā pēdējā brīdī, bet tam cilvēkam tas ir tā dzinējspēks, motivators. Tad beidzot citi burtiņi, citi vārdi, un tad tas būtu dodas, bausku, satiks, pazīst, kur ir S-burts. Ja S-burtu raksta un augšējā daļā ir tāda cilpa, tas nozīmē, ka ir pašdisciplīnas trūkums un nevar pateikt nē sev un citiem un savām vājībām. Ja ir kaut kādas atkarības, tad ir grūti pateikt nē. Ir grūti pateikt nē kaut kādiem papildus darbiem, savām vājībām, papildus darbiem. Citiem cilvēkiem ir noslogots, bet paņems vēl kaut ko, ja vēl ir tā kā B ar atvērtu apakšu, ideāla kombinācija, lai sevi nodzītu. Ja? Un tad vēl ir upur pozīcija. Paņem vairākus darbus, noslogo sevi, nesakam nē, un tik kraujam. Un tas S-burts, viņš paliek tāds tā kā, man liekas, tā kā kakls. Tad tas kakls paliek vien garāks, reku šeit viņš tāds snuķīts tāds ir. Un rekur, ja tas ir drukātais, tad viņš šitāds var būt. Un tad var kraut visādus darbus. Cilvēks iegājas upur pozīcijā un var turpināt kraut. Un šādi S-burti nav veselīgi ilgtermiņā. Vispār viņi nav veselīgi arī īstermiņā, bet mēs ik pa laikam iekrītam kaut kādā upuru lomā, bet ja tu visu laiku ir šādi, tad tas neveicina nekādu labu attieksmi pret sevi. Ko var darīt? Grafoterapijai. Man savulaik arī bija B-burts, kad nebija ovāli, nebija atdalīti. Un tad es apzināti sāku rakstīt vārdu baiba, bauska, balvi, tā, lai ovāli būtu atdalīti, tad tas savienots ar pamata kātiņu. Tas nenozīmē, ka es tūlīt uzreiz sākšu, tā kā tas ir darbs, tas ir mājas, es sākšu apzinātāk dzīvot, un ar laiku tas būs jauns ieradums, kad ir jānošķir, jādod tās robežas. Un ko var darīt grafoterapijā? Tas nozīmē vārdi, kuris satur šādus burtus, ko jūs vēlaties pamainīt. Piemēram, baiba, bauska, balvi, rakstīt šos vārdus katru dienu 15 minūtes. Un var sākumā patrenēties rakstīt to B burtu vai D vai TS vienkārši atsevišķi vienā rindiņā, un pēc tam ielikt vārdā, un pēc tam teikumā, un tas ir 15 minūtes dienā. Un tas ir tas, kas palīdzēs veicināt jaunus domāšanas paternus, ieradumus. D-burts, dodas, ja? Darbs. Rakstīt viņu tā, kad ir šeit ir dubultais kātiņš. Sanāk ir tā, ka raksta tā.
sāk rakstīt no ovāla, tad iet uz augšu un pa to pašu līniju atpakaļ un veidojas dubultais kātiņš. Viņš nav sadalīts, tur nav cilpiņš, viņš ir dubultais. Un tā ir stresa noturība. Tas, kas mums būtu vajadzīgs, jā. Lai tas deburs nav tā kā izšķīst, bet viņš spēj sevi noturēt. T-burtam šķērsvītriņam. Kā es minēju, viņai jābūt augstākā ar patskaņu zonu, un tas tā ir laba pašapziņa. Viņai nav jābūt kosmosā, un viņai nevajag būt pagrabā, jā, tā kā pašā apakšā, jā, vai tuvu apakšai. Tad ir S-burts. Snuķīti to, sauksim viņu pa snuķīti, jā, kakliņu, viņu nevajag taisīt garu. Viņu pietiek tādu īsu, jā. Un, lai nav tā, ka, ja būs garš kakliņš, tad varēs uzkraut kaut ko, un dzīvosim veselīgi ar savām robežām un neļausim visādiem darbiem cilvēkiem uzkrauties mums. Parazitēt, teiksim, ja. Un tad ir S-burts, var rakstīt tādu S-burtu, ja, drukāto. Ja ir šādi mazliet grūtāk, tīpaši tad viņš ir vārdam pa vidu. Ja tad viņam veidos tas savienojums, jā, bet šeit ir tā. Un, jā, es ceru, ka bija noderīgi. Tā būtu par grafoloģiju, rokraksta analīzi. Un tad pašrefleksija, jautājumi, redzot savus rokrakstus, redzot, kur šobrīd atroties, zaļā gaismiņa, oranžais brīdinājums vai sarkanais signāls, un padomāt, kā es jau šodien varu būt saudzīgāka, atbalstošāka pret sevi. Ja kaut kas iezīmējās, ja drīzāk kaut kas iezīmēs, parasti iezīmēs kaut kas, un padomāt, kā es varu būt draudzīgāk pret sevi. Un tad atkal tā skala no 1 līdz 10, jo mēs te esam, te ir koči rīko šo pasākumu, un tad tas ir jautājumi no coachinga, ja, no 1 līdz 10, cik esmu gatava strādāt ar saviem domāšanas paterniem. Cik šobrīd no 1 līdz 10 uzrakstiet paši priekš sevis. Un padomājiet, kas būtu tas mazais solis, ko es šodien varu spērt, lai parūpētos par savu labsajūtu. Un tie, kas uzrakstīja, sākot varbūt no 7, 8, 9, 10, es aicināšu paskatīties uz tādu metodi kā neirografika, bet tā būs pavisam īsa versija. Es te rekur padalīšos, un kamēr jūs tā, es mēģināšu ar čatu, man te pazuda čats. Labi, tad kolēģi, kas man palīdzēs, ja? Ir jautājums, Raisa, ir jautājums. Ja. Ja visi burti ir ļoti saistīti kopā, tātad rakstot, ja, man arī tieši tāds pats jautājums, par ko liecina un vai ir jātrenējas rakstot šos burtus atdalīt? Jā, ir tāds variants, man arī savulaik bija tāds, ka visi burti bija saistīti, un veselīgāk ir tad, kad ir pusi uz pusi. Kad ir atdalīti burti, ir saistīti, jo tad, kad ir pilnīgi atdalīti, tad cilvēks ir ļoti neatkarīgs, patstāvīgs, un viņš nebūs vajag tāds labais komandas spēlētājs, jo viņš ir vientuļais vilks. Ja pilnīgi visi burti ir atdalīti, ja, viņš ļoti labi jūtas viens. Bet tiem, kuriem pilnīgi viss ir saistīti, viņiem ir ļoti grūti pēc tam iziet kaut kādā jaunā vidē, atdalīties no kaut kādiem paradumiem, jo tas ir tik ļoti par katru, par katru šūniņu gribas turēties kopā. Un tad ir tā, ka, ja ir nepieciešams nomainīt darbu, ir ļoti grūti to izdarīt. Tāpēc, ka tas paterns, ka viss saistīts ir, viņš pārāk cieši tur. Tāpat arī, ja ir kaut kādas attiecības, vai tur, kur vajadzētu būt kaut kādai iespējai
uz patstāvību. Tas nenozīmē, ka cilvēks nav patstāvīgs. Vienkārši viņš ir vairāk atkarīgs no citiem. Tā ir tāda atkarība. Tāpēc ir veselīgi, ka ir pusi, ka cilvēks māk dzīvot gan komandā, gan arī mežā izdzīvos kādas pāris dienas. Ja? Lūk, tā, kur es redzu tagad čatu, jā, rādījās. Saistīti. Jā. Man vēl ir jautājums, Raisa. Jā. Man ir diezgan liels attālums starp vārdiem. Nu, viņš nav ļoti cieši klāt un ir attālums. Ko tas nozīmē? Tur ir, kā ar komatu? Komats pa vidu. Pa vidu ir, ja. Jā, tas būtu oranžais brīdinājums. Tas būtu oranžais brīdinājums, ka vajadzētu pievērst. Bet tas, ka tie vārdi, tur jāskatās, tas nav tik traki, ka tie vārdi ir paši vārdi viens no otra patāli ir, jā. Tā var būt kaut kāda distancēšanās. Bet, ja viņi ir saistīti, tā kā iepriekš viss ir saistīti, ja, tad varbūt ir tā, ka cilvēks ir bišķi tā kā, ir tā atkarība, tā kā no citu viedokļiem, bet tajā pašā laikā viņš arī var tā kā norobežoties patstāvīgāk tā. Lūk. Labi, tad es čatā aicināšu ierakstīt no 1 līdz 10, tad cik esmu gatava strādāt ar saviem domāšanas paterniem, jā? Lūk, tad ir lieliski. Tad es jums parādīšu vienu tehniku. Es jau minēju tad, par to neirografiku. Būtībā vārds neiro, tā kā neironi, tā kā smadzenes arī citu tulko, un tāds grafika zīmējums. Tā ir tāda radoša pašizpētes metode, ar kuras palīdzību var izzīmēt dažāds emocionālos stāvokļus un arī plānot, grafiski attēlot, izzīmēt savu nākotnes vīziju, arī izdzīvot kaut kāds pagātnes notikums, izzīmēt, jā, un arī plānot nākotni. Tā, un būs foršs uzdevums, un vajadzēs to pašu lapu, varēs salaucīt viņu uz pusēm, un tad vienā pusē, vienu lapu pusīt vajadzēs atstāt baltu, uz tās zīmēsim, un uz otras puses vajadzēs izlaist iekšējo pūķi. Tātad tiem, kuriem iezīmēs oranžais vai sarkanais signāls, šobrīd būs tāda iespēja izlaist to iekšējo pūķi, un es uzņemšu laiku 2 minūtes, un 2 minūšu laikā būs jāuzraksta visi vārdi, kas ienāks prātā, bet pirms sākam to vajadzēs arī uzrakstīt katram to tēmu. Tēma varbūt, šobrīd kaut kāds, kas šobrīd jums būtu aktuāli. Tā var būt tēma, piemēram, varbūt tie ir Ziemassvētki, kaut kāds Ziemassvētku stress, varbūt tas ir stress, trauksme, kas šobrīd ir aktuāli. Kaut kādu tēmu uzrakstīt vienā vārdā vai 2 vārdos, un balstoties uz to tēmu, vajadzēs 2 minūtes rakstīt visus ienākošos vārdus, kas nāk prātā. Tie var būt darbības vārdi, lietvārdi, īpašības vārdi, vienkārši neanalizēt, bet dabūt to ārā no sava prāta un vajadzēs uzlikt uz lapas. Šobrīd uzlikt uz lapas tikai šos vārdus. Ja ir kaut kādi vārdi, tur stress, trauksme, viņi atkārtojas, viņu var droši rakstīt vēlreiz. Mērķis ir pēc iespējas vairāk uzrakstīt vārdus, pēc iespējas vairāk un nevajag analizēt. Ja nāk kaut kādi vārdi, kas vispār nav saistīti, tāpat tiek rakstīti. Ja? Un tā, es ceru, pilspāli jums jau bija, to es jau zinu, jau rakstiet. Un tagad es uzņemšu 2 minūtes. 2 minūtes vajadzēs rakstīt visus vārdus. Es teikšu uz 3, un tad varēs rakstīt. Ja? Es tad paņemšu, ieslēgšu. Tā, tad apsēsties, sazimēties. Ja kājas ir sakrustotas, tad iztaisnot. Sajust pēdas uz grīdas un ieelpot. Izelpot un uz 3 sākt rakstīt. Tad 1, 2,
3. Tad sākam rakstīt pilnīgi visus vārdus. Darbības, lietvārdi, īpašvārdi. Pilnīgi viss. Pēc iespējas vairāk uzrakstīt uz lapas. Un nedomāt par rokrastu, vienkārši rakstīt. Paldies! Saskaitiet, cik vārdus sanāca uzrakstīt un ierakstīt čatā. 26, 22, 31, 39, super. Kuram būs visvairāk? 39, tad izskatās, ka Seviner uzvar, 48, lieliski. Jā, tad uzvarēties savu veidu, jā, 48 vārdi. 38, 36. Lieliski. Man liels prieks, ka nevienam nebija mazāk pa 15. Ja? Jo 17 tas ir tā kā 15, 17 jābūt vairāk kā 17 ja? Vārdiem. Un ja ir mazāk, tad tā tēma nav aktuāla. Bet pat cik ir tik daudz, tad tēma ir aktuāla, un man prieks par to, jo būs par ko strādāt, ar ko strādāt. Un tagad ņemt lapas otru pusi, kur ir balta lapa. Jā, lai viņi ir tā kā salocīti, vai apušā kaut ko paņemiet, un vajadzēs uzzīmēt, izlaist to iekšējo pūķi. Jau ir tā kā ir kaut kas izlaists, bet viņš vēl turpat vēl ir. Viņš tika apzināts. Un vajadzēs izlaist. Un izlaist ir tas, kad vajadzēs izzīmēt 3 sekundēs tādu izmetumu. Izmetums radīsies tā, kad paskatieties uz tiem vārdiem, kas tika uzrakstīti, un sajust tās vibrācijas, to enerģiju, gan pozitīvu, gan negatīvu, trauksmi, stress, vienalga, kas tur ir, un grafiski attēlot kā tādu izmetienu. Man ir klienti, kas saka, viņu sauc par izvēmienu, kas ir iekšā sakrājies, 3 sekundēs vienkārši tādu ķeburu, un ar tādu enerģiju, ja, izlīgt uz lapas. Piemēram, šajā gadījumā man tāds sanāca, ja, un 3 sekundēs saspriedzināt sevi un ķeburu izlikt. Un katram būs savs ķeburiņš. Tāds izmetums. Un tas ir tas iekšējais pūķis, ko vajadzētu apgriežt lapu otrādi vai blakus. Otrādi, jā, lai būtu pilnīgi balta lapa, jā. Un jā, nolieciet kaut ko apakšā, lai jūs varat arī ar to spēku tādu, lai tā ir pilspāri tas lodīti, tas nesalūst, bet dabūt ārā. Un tā ir tāda metode, ja ir kaut kāds tāds saspriedzinājums un tā uzrakstīt visus vārdus, kas ir būt saistīti ar to situāciju, un vienkārši izmest uz lapas tādu 3 sekundās tādu ķeburu. Lūk, es ceru, ka visiem sanāca tāds savs ķeburiņš, jā. Viņu nevajag analizēt, tas vienkārši dabūt no sevis ārā to pūķi. Un katram tas pūķis var būt citādāk. Jā, paldies, redzu, ka plusi ir. Nākamais ir par neirografiku. Neirografika ir sastāv no līnijām, dažādiem figūrām, līnijām, apļiem, trīsstūriem, kvadrātiem, un katrai figūrai ir sava nozīme, bet pats svarīgākais elements tā ir līnija, neirografiskā līnija. Un viņa ir unikāla, jo viņa nevienā brīdī neatkārto savu kustību un tiek virzīta tur, kur mēs viņu vismazāk gaidām. Un būtībā tās var būt, piemēram, tas ir tāds līkumots ceļš. Tās var būt mākoņa malas, ja? Tie var būt kā upetek. Bet būtībā ir iemācīties zīmēt to neirografisku līniju, kad viņa ir unikāla. Viņa iet uz augšu, tad iet uz leju, tad iet uz augšu, uz leju, un nevis tādi sistemātiski, bet viņa ir tāda unikāla, kad, ja viņa pārlūko uz abām pusēm, viņa nebūs simetriska, ja, viņa nekur neatkārtojās. Viņa ir unikāla, neatkārtojama. Būtībā tad likt pilspālu uz papīra un tad intuitīvi sāc zīmēt tādas tā kā mākoņa malas, līkumoto ceļa vai upes plūdumu. Un rekur tas ir tas izmetums, jā,
izvēmiens, jā, tas viss, kas ir uzlikts lapas, katram ir savs, un tad paņemt pilspālu un no vienas malas, lapas malas, zīmēt neirografisku līniju. Un lai tā neirografiskā līnija pieskarās tam izmetumam. Tas, kas bija mūsos, lai pieskarās, ja? Un uzzīmē tādas līnijas pēc savām sajūtām, cik daudz, bet būtībā ir tā, ka tā viena līnija, otra līnija, un viņas uzzīmē tik daudz, lai tas izmetums, viņš vienkārši kaut kā pazūd. Es viņu tā kā vairs tā kā, es zinu, ka viņš tur ir bijis, bet īsti tagad nevarēšu pateikt, kur viņš ir. Un tas ir tas, kad mēs ļoti fokusējamies uz kādu situāciju, kaut kādu problēmu, bet tad, kad tiek ielaistās neirografiskas līnijas, viņas mums palīdz savienoties ar sociumu, ar dažādiem līdzcilvēkiem, ne tikai tā kā burtiski, fiziski, bet vienkārši apzināties, ka mēs neesam vieni ar mūsu to tēmu, ar to situāciju, ka mēs esam sabiedriskas būtnes. Un ir cilvēki, kas jau ir saskārušies ar šo jautājumu, un mūsu tam jautājumam jautājumam, problēmām, tai situācija ir risinājums. Un būtībā tas ir ielaist to sapratni, ka ir risinājums. Ja? Un tad uzzīmēt tās neirografiskas līnijas tā, lai tas izmetums savā veidā pazūd. Un, jā, tas viņas var būt pēc savām vajadzībām, pēc savām sajūtām, cik viņas ir nepieciešams. Un, kad tas ir izdarīts, tad ir svarīgi saprast, neirografikā ļoti svarīga nopaļošana. Jo cilvēka prāts, smadzenes ir uzbūvēts tā, kad redz apaļas formas, ja, tas kaut ko uzreiz simbolizē kaut ko harmonisku, draudzīgu. Un tad ievērojat, ka maziem bērniem mantiņas ir lielām apaļām acīm. Un arī daudzas, jā, tā kā telefona malas, ekrāni, viņi visiem ir tādi apaļas ir, un cilvēks smadzenes tiešām tas ir zinātnis pierādījis to, kad cilvēks smadzenes tādas apaļīgas formas, visas tās uztver, tā kā, kas nav konfliktā, ka viņas ir labestīgas, tas ir par kaut ko labu. Ja? Un, jā, piemēram, bērni zīmē saulīti, aplīti, un, jā, tas ir par kaut ko tādu harmonisku drošību. Jā, tāpat, piemēram, arī raganām to salas aplī, ja, tad arī tas tāda to drošību rada. Tāpēc neirografikā ir svarīgi veikt to nopaļošanu. Un, jā, tur, kur krustojās, sanāk, reku šeit ir tie krustpunkti, ja? Un reku tā darbs, viņš tāds izskatās asira, ja? Un tad, kad tiek veikta nopaļošana, tas darbs paliek harmoniskāks. Viņam veidojās tas tāds tāda patīkama struktūra. Un nopaļojot tos krustpunktus, mēs līdzinām domas un sajūtas, un tie konflikti, dažādi iekšēji konflikti, viņi tiek izlīdzināti. Un tāds mierīgums saskaņots iekšējs stāvoklis. Un jā, un tad sanāk, jā, visas tās krustpunktu vietas būs jānopaļo. Un tas jums vēl paliks kā mājas darbs, tāpēc, kad es zinu, ka ļoti daudz neirografiskas līnijas tika uzzīmētas, un tas prasa laiku. Ir tā, ka beidzot nopaļošana, cilvēks smadzenes ir nokļūst tādā tetra stāvoklī. Un tetra stāvoklis, tas ir tā kā meditatīvs stāvoklis, un līdz ar to, ja ir kaut kāds tāds stress, vienkārši var uzzīmēt dažādas tās līnijas, un viņas tos krustpunktus apaļot. Tas ir ļoti meditatīvs process.
Un būtībā, jā, reku kā tas izskatīsies, te bija tas izmetums, un tagad tas izskatās šādi. Jā, tas viss krustpunkta vietas, viņas ir nopaļotas. Jā, ja iepriekš es jums parādīju šeit, kur bija šādi, un tagad ir šādi. Jā. Arī pašā sākumā, kad ir neirografika, es jums to parādīšu. Arī, kur šeit arī, jā, tie neiro savienojumi un arī asinsrite, viņi ir visur tādi, tie stūrīši, viss tas tā nopaļots, viss tas tāds uztaisīts, tā kā mēs vienkārši esam tā kā neirografisks attēlojums mūsu kā smadzeņu, tas neironu savienojumi, asinsrite, jā, tad, jā, asinsrite un pirkstu nospiedumi, viss mēs, kā teikt, ļoti daudz līnijas ir, jā. Protams, uz pirkstiem ir tā kā tās asākas līnijas, ir tā kā nospiedumos, bet būtībā ir lielākā daļa ir tāds nopaļojums. Un tad, kad ir nopaļots, tad ir tādas treknas, biezas līnijas, un viņas sauc par lauka līnijām. Un viņas ir tās, kad mēs savu problēmu, situāciju atdodam augstākā līmenī. Jo, kā saka, ka daudz jau zina, kad mēs nevaram atrisināt situāciju, atrodas tajā pašā līmenī. Tāpēc mēs atdodam augstāk, un kā kuram. Kāds, ja tas tic Dievam, atdod Dievam, ja kāds tur tic visumam, atdod visumam. Varbūt, ja zinātnē, tad vienkārši ir zinātnieki, ir tikuši ar to galā un viss būs labi. Un būtībā tā ir paļaušanās, jo nevar tā kā, cilvēks ir sociāla būtne, un tā ir paļaušanās, ka viss, kas notiek uz labu. Un tādas treknas biezas līnijas ir par to, es uzticos dzīves pludumam, es ļauju tam būt, es dodu tam vietu, un viss, kas notiek uz labu. Un, jā, būtībā ielaist 2-3 tādas līnijas darbā. Būtībā ir tā, ka es jums beigās parādīšu, kā tas izskatās ar pilspalvu, kad to zīmē. Viņas vienkārši vairākas reizes to var iezīmēt. Un, tā ir tāda ekspres versija. Tiešām tā ir ekspres versija, tāpēc, kad ikdienā ja mums ir kaut kāds stress, mēs nestaigājam ar somu, ar pilspalvām flamasteriem, bet vienkārši ir jāiemācas arī zīmēt tikai ar pilspalvu, vienu pilspalvu. Bet es jums beigās parādīšu, kā tas izskatīsies. Un tad nākamā figūra, tas ir aplis. Ja? Tad, kad ir tas izmetums, ļoti svarīgi, kad tiek noslēgts tas viss aplī. Un tas ir tas pats, lai kas ir bijis, kas ir būts, kas ir, bet tāpat viss būs labi. Un tas aplis tā kā kurš ja tas tā kā nobert tādā sāli, ja, un esmu drošībā. Esmu drošībā, ja, jebkas, kas notiek, es esmu drošībā un viss būs labi. Un tas ir tā kā nobeigt to darbu ar to apli. Tad, protams, svarīgi ir tas neirografikas sastāv no 8 soļiem. Šeit tiešām ir ekspres versija, un es viņu vairāk nosaucu par to varbūt kā neiromākslu. Un, ja ir laiks, tad var ielaist krāsas, ja, piemēram, tas ir tā kā ar pilspalvu var, es jums parādīšu, kā tas izskatīsies, ar pilspalvu ir ar vienu pilspalvu. Tāpēc rakstīju mīļāko pilspalvu paņemt, jā, un, jā, kā var izzīmēt, jā, tad izlaist tās līnijas, izmetums, līnijas, un tad ir tās biezāks uztaisīt, vienkārši vairākas reizes, un tad, kad es vairākas reizes tā kā zīmē to, var dot kādu nodomu tai līnijai. Piemēram, šeit iezīmē miers, man ir miers, es jūtos mierīgi, un zīmē to līniju, iezīmēt, un ar domu miers, vai pacietība, mīlestība, visu, ko es gribu, vienkārši viņu iezīmēt vairākas reizes. Un, protams, ja ir laiks, tad var ielikt krāsojumu, jā, tas fonu, un pēc galvenais visu beigās ielikt aplī.
Šeit ir trīsstūris. Trīsstūris ir, es jums izstāstīšu, bet palielam tas ir pašā sākumā ir svarīgi aplazīmēt. Un arī tad, kad ir tāds emocionāls uzmūdinājums, tāds nepatīkamais, ja, tad vienkārši pirms sapulces vai pirms intervijas zīmēt ļoti daudz apļus. Pilnīgi tikai apļus zīmēt. Nevis neigrafas līniju, bet vienkārši apļus. Tas palīdz, tas nomierina, tas tiešām nomierina. Un par trīsstūri. Pastāstīšu par trīsstūri. Trīsstūris ir tad, kad ir tāds spēkīgs sīkums un tad, kad nepieciešama enerģija. Bet te tiešām jāskatās, kas par iemeslu, kāpēc nav tās enerģijas, ja? Bet tad, kad gribas tādu, lai būtu tās lielāks drēvs, var uzzīmēt trīsstūrīšus, tikai trīsstūrīšus var zīmēt daudz. Un tas rada tādu mazliet varbūt tādu konfliktus, jo tur ir asi stūrīši. Bet, ja māk darboties ar enerģijām, tad tāda enerģija kalpos pozitīvā veidā, jo mums jāmāk arī aizstāvēt savas robežas, un tā enerģija, aktīva enerģija, tas ir tās dzīves libido, tas ir tas tā drives, un tā visām enerģijām tikai jābūt līdzsvarā. Nu, lūk, un tad jums paliek tad mājas darbs, tad pabeigt tas līnijas, nopaļot, ielikt lauka līnijas. Viņam vēlams būt divām, minimums ir divas, jā, man šeit ir viena, jā, vismaz viena ir labi, jā, bet lai viņiem jābūt, ielikt nodomu un tad ielikt aplī, jā. Un tad arī fodu var izkrāsot, jā, vai no krāsāniem zīmoniem, ja ir pieejami, vai vienkārši tādu strihu uztaisīt ar pilspalvu. Vērtīgi ir pirms sapulcēm, pirms intervijām ļoti ātri, kaut kur uz čekam otrā pusē, kaut kur stūrītī plānotājā un tādas izīmēt. Ļoti vērtīga tehnika, bet šī ir tāda ekspres versija. Un šeit ir krāsainie darbi. Šeit ir, tas ir neirografiskais koks, kad viņam ir dažādas lomas, var būt, jā, tam zīmējumam. Tas var būt pa ģimeni, te ir tā kā senči, te ir tagadne, un te ir nākotne, tā kā bērni. Un te ir lotusi, un neirolotusi, un ar dažādiem nodomiem var izzīmēt. Šeit viņi visi ir krāsaini, šeit viņi, tas ir 2-3 stundu darbs, jā. To, ko es jums parādīju, tā ir tāda ļoti ekspresa versija, sauksim viņu par neiromākslu, ko var izmantot, lai ātri izlaistu to puķi, kas vienkārši tirda, un lai pēc tam būtu pieņemti pareizie lēmumi, lai nav tā kā teikt, uz karstumāku pieņemti kāda lēmumi. Un palielam tas arī būtu viss. Paldies visiem, kas varēja piedalīties. Es ceru, ka bija ļoti vērtīgi, ka uzzinājāt daudzas interesantas lietas par sevi ar rokrakstu. Paliek jums mājas darbs, pabeigt darbiņu, patrenēties, un, ja ir kādi jautājumi, jūs ar mani varat sazināties Instagramā, tad esmu Spēja Raisa.